Kā domā, var nodarboties ar tādu uzņēmējdarbību, kas ir drausmīgi garlaicīga? Es ceru, ka nē. Es domāju, ka bieži vien uzņēmējs tomēr izvēlas to uzņēmumu, kuru viņš plāno dibināt ar tādu nodarbi, lai viņam viņa būtu interesanti. Es vienīgi varētu teikt, tas izņēmums varētu būt tāds, ka tas ir kaut kas tāds, kas tev atnes ļoti daudz naudas ļoti īsā laikā. Es laikam nevarētu nekad zemi rakt, man liekas. Atkal jau, ja tas ir naudas jautājums, es varētu. Es nekad nevarētu sarakt pietiekoši daudz zemes, lai es varētu nopelnīt pietiekoši daudz naudas. Es neesmu fiziski ļoti spēcīgs, bet es varētu mēģināt kaut kā panākt to, kad ir pietiekoši daudz cilvēku, kas ir priecīgi rakt zemi, kur saņem labu atalgojumu. Esmu par to, ka vispār savas idejas vajag visiem stāstīt. Klientam tu esi tas, un mans zīmols palīdz tev par tādu būt. Daram kaut ko, ko mēs mākam. Ja tev nav kauns no sava pirmā prototipa, tad tu esi pārāk daudz jau viņā ieguldījis. Jā, jo tev katru dienu sit pa seju, un tev tas patīk. Notatuvēs rokas, un tu darbi nekad nedabūsi. Ar draugiem tieši vajag taisīt biznesu, jo tu ļoti ātri sapratīsi, vai viņi ir tev draugi. Ja viņi ir darītāji, tad viņiem arī izdosies. Labāk tev pieder 10% miljonu vērtā uzņēmumā nekā 100% 1000 vērtā uzņēmumā. Tev nav laika pētīt, ko tas otrs tur dara. Ir jāspēr tas pirmais solis. Kalus konkurence ir tik liela, ir 15 alus darītājus Latvijā, un tagad ir 65. Ja? Kuģim tev vajag plānu, ka tu esi motoriem tajās viļņos, un tur kāds plāns. Šis ir Valmieras inkubators, tu saproti, ja? Šis ir Valmieras biznesa inkubators. Es šeit kādreiz esmu strādājis. Labdien, sveiki. Arturs. Jānis. Marta. Arturs. Prieks iepazīties. Prieks. Arturs. Formai plēns īpašnieki Lijāna un Arturs gan neslēpj, ka pirms vairākiem gadiem nonāca izvēles priekšā vai nu trešais bērns vai savs uzņēmums. Arturs bija 10 gadus strādājis kūdras pārstrādes uzņēmumā, bet Lijāna zīmola vadībā. Un izrādās, ka sarežģītajā pandēmijas laikā interese par šāda veida produktu patiesībā tikai auga. Esam Valmieras inkubatoru biedri. Formai plēns ir augsne mīlētākajiem augiem. Tu jau es nemīlu savus augus, var izmantot arī? Tu arī vari izmantot, jo, ja pie tevis jau ir kāds augs, nozīmē, ka tīsmēr bišķiņ jau mīli augs. Nu tad stāstiet, kā tas viss sākās? Es teiktu, ka tas viss sākās jau ļoti sen. Tajā ziņā, ka mēs esam sevi tādu uzņēmēju, ka mēs gribam paši būt savu priekšnieku, tas ir noticis jau ilgstoši. Neatkarīgi no tā, ka mēs abi esam 10 gadus bijuši darba ņēmēji, strādājuši, guvuši milzīgu pieredzi, kas mums palīdz šobrīd, bet mēs nemitīgi esam viens otram centušies piedāvāt dažādas biznesa idejas. Un tas ir bijis attiecīgi kādiem dzīves posmiem, kas mums tajā brīdī bijis aktuāli. Protams, kad ģimenē ienāk bērni, tad ir aktuāli bērnu gultas veļas, bērnu rotaļlietas, bērnu visādas lietas, jo es pēkšņi savā sadzīvē redzu, kas man pietrūktu. Un patiesībā tā arī soli pa solim, kas mums pietrūka, radās šis produkts. Bija pienācis tas brīdis, kad nemitīgi viens otram pārdodot šīs biznesa idejas, es Arturam teicu, varbūt daram kaut ko, ko mēs mākam. Bet tas ir, man liekas, tik svarīgi piebilst, jā, kad vajag savā starpā visu laiku mainīties ar dažādām biznesa idejām, un tad kāda jau aizķersies. Un tu stāsti, un tu tikko redzi tam cilvēkam, tā kā aiziet tā ideja, neaiziet tā ideja. Un šī bija tāda, kur, jā, nu, kad es tā kā, man pirmkārt saslēdzās, ka, šo es pārzinu augsnes, es strādāju nozarē, Lijāna ir zīmola vadītāja, un mēs tā kā spējam varbūt to izdarīt, un atnāc mājās, un es stāstu, un es redzu, ka ir darītajā galā klišķi kaut kas jau slēdzās kopā, un es domāju, ok, ejam, speram šo soli, un... Bet tas nozīmē, ka ir svarīgi, ka ir tas sparring partners. Mūsu gadījumā noteikti ir dažādāk veidi, ir cilvēki individuālisti, ir cilvēki dažādāk. Mēs esam kopā jau 12 gadus, mēs esam no tāda studentu vecuma izauguši kopā, līdz ar to mums arī ir forši veidot biznesu kopā, jo mēs esam tā kā vienlīdzīgi kāpušies un attīstījušies. Visgrūtāk tomēr jauno pavērsienu ir bijis pieņemt pārējai ģimenei. Kāpēc jālec iekšā nezināmajā tieši tad, kad dzīve ir sakārtojusies?
Tā ir varbūt tā domāšana, kas bija kādreiz. Tu esi tajā savā darbiņā ticis, tu esi tur 10 gadus un tu turpini, jo tev ienāk nauda. Un viss jau dzīvē bija kārtībā. Un vairāk bija likās tāds, kāpēc jūs tagad to visu gribat tā kā palaist vaļā un aiziet no darba ar maziem bērniem? Vai šis ir īstais brīdis? Lielākās bažas ir pa visu dzīvi bijušas vienmēr, ka nav viss izdomāts līdz galam. Bet kā mēs tagad sāksim, jo es vēl nezinu, kā pēc tam, kurā kastītē mēs to ieliksim. Kā mēs tas perfekcionisms, kas patiesībā nevienmēr ir laba īpašība, tā ir patiesībā tāda bailes no izgāšanās. Un šīs ir bijis mans 3 gadu, es teiktu, mans izaugsmes, tāds pašizaugsmes, tas lauciņš, kur es saprotu, ir jāspēr tas pirmais solis un skatāmies, kas ir nākamais, nevis redzam tur to lielo ziloni, bet, kā saka, apēdam, sākam mēs viņu pa kumosņiem. Mēs esam joprojām gandrīz garāžas stadijā, bet mums ir labāka garāža nekā mums bija. Mums ir lielāka, mums ir otrā garāža. Viņi jau ir darbnīca, es varu teikt. Viņi vairs nav, bet bija burtiski garāžā, bet mēs esam tagad darbnīcā. Jūs esat viens no tiem uzņēmumiem, kas sāk garāžā. Jā, mēs no sākuma mums likās, tas nav tāda lieta, ko stāstīt un ar ko lepoties, bet es saprotu, ka patiesībā tā ir ļoti būtiska šī biznesa daļa, lai pastāstītu. Mēs arī zinām citus lielos uzņēmējus, kur ir sākuši garāžā pie kompīšiem, bet mūsu gadījumā tieši tas moments, ka mēs sapratām, mums ir jāiet uz priekšu, un mums nav šie papildus līdzekļi, ne lai iznomātu lielu telpu vai atrastu. Tā arī tas bija. Artūrs pakoja garāžā, un es mājās savukārt līmēju uzlīmes, liku paciņās, izsūtīju, nesu uz pakomātiem no māja. Tieši tik burtiski tas sākās. Vai jūs redzat sevi kā darba ņēmējs vēl dzīvē? Tikai varbūt kā ārpakalpojums, kā darbinieka iekšā, es nezinu. Es jau saku, varbūt grūti. Man asociācija vienmēr bija, kad es biju jaunāks, teicu, tu tur notatuvēsi rokas, un tu darbi nekad nedabūsi. Man šis veids, kad es sāku uzņēmējdarbību, man ir kā tetovējums uz kakla, kad mani tur neņems vairs neviens. Jā, es to izdarījis, un žēl es vairs to nedaru tam. Kad arī jāsaprot, ka ir ļoti dažādi uzņēmēji. Es kādiem arī draugiem tur kādreiz saku, bet viņš varētu to darīt. Es negribu vadīt cilvēkus. Ir uzņēmumi, kur tev vajag daudz cilvēkus, viņus vajadzēs vadīt un regulēt un tā. Ir uzņēmumi, kur tev pilnīgi pats darīt to. Tev nevajag neko, tev vajag tev laptopu un kafejnīcu, un tas arī viss. Tāpēc tas diapazons, kā darīt biznesu, ir ļoti dažāds. Kāds darbinieks kādā veidā ir uzņēmums, viņš pild kaut funkciju, pa viņu pakalpojumu tiek samaksāts. 50% sākumā atrasina labs grāmatvedis. Mūsu grāmatā laba grāmatvedē. Un tu zini, ka tās galvas sāpes ir manī nos. Un to arī sākumā es arī cilvēkiem iesaku. Tu pasaki, ka tu daudz ko nesaproti no tā. Tāpēc, lai viņi izdara tā, kā vajag, un es sagādāšu visus papīrus, kāds vajadzēs. Un tas jau uzreiz ir nost, un līdz tā ir kaut kāda liela papīra daļa, ko cilvēks biežāk baidās. Jā, tie cilvēki, kas nāk pie manas konsultācijām, viņiem bieži vien tā problēma ir tā, ka viņš grib iemācīties darīt pilnīgi visas lietas, kas ir jādara pilnīgi visiem cilvēkiem uzņēmumā. Un tam man parasti jāsaka, bet tu jau nevari iemācīties visas tās lietas, jo tad tev būs jābūt labam sociālo mēdīju komunikācijas speciālistam, tad tev būs jābūt labam, cilvēku resursu vadības speciālistam, grāmatvedim, finansistam, vai ne? Tev ir jābūt labam apkopējam un labam, kam vēl. Un man liekas, tā interesantā lieta ir mēģināt atrast tajā visā kaut ko, kas tev patīk. Un pie tā arī tu turies. Laikam laicīgāk ir, jēdzīgāk ir saprast, ko tu nemāki kā uzņēmējs, nevis, ko tu gribi iemācīties kā uzņēmējs. Arī mums pašiem nav mērķis būt par vadītājiem, tādiem lielu uzņēmumu vadītājiem. Mēs varam iet to darīt korporatīvā vidē. Mūsu mērķis ir izveidot šo biznesu, saprast katru posmu un atrast vislabākos cilvēkus, kas tālāk to turpinās, lai šis bizness turpina funkcionēt. For My Plans biznesa idejas attīstīšana sākās Valmieras biznesa inkubatorā, bet reālie produkti klientiem sākumā tika iepakoti un aplīmēti garāžā. Es biju no tiem cilvēkiem, kuram bija autobusu pieturas draugi, kur teica, ko tu tur mēģini? Tev taču nekas nesanāks. Ko tu vispār vari? Atbalstoša vide īstenībā ir viens no tiem arī faktoriem, kas, man liekas, ļoti ietekmē tīpaši jaunos, kuri vispār tikai domā uzsākt kaut ko. Un tad, kad tu redzi, ka tev apkārt vēl cilvēki, kas kaut ko grib darīt, un tam sanāca, un tas izdarīja šito, es arī varētu, vai ne? Tas arī dod papildus motivāciju. Un inkubatorā tā vide, es teiktu, ir tāda uztaustīta. Un tie, kas līdz šejienai nonāk, es gribētu teikt, ka ja viņi ir darītāji, tad viņiem arī izdosies.
kļūdu dārgums, ja tā vērtības izteiksmē ir atkarīgs no tā, kurā brīdī tu, kā saka, gribi ar savu gatavo vai pusgatavo produktu iet tirgu, jo tu viņu ilgāk būvē un tādēļ tirgu, tad tā kļūda var būt dārga. Kā man liekas, arī kaut kur teica, ka ja tev nav kauns no sava pirmā prototipa, tad tu esi pārāk daudz jau viņā ieguldījis. Tad tas nozīmē, ka pēc iespējas ātrāk jānotestē savs produkts, sava ideja, un tad arī šīs kļūdas maksās mazāk. Kur mēs ejam? Mēs ejam riņķī šai ēkai, kas agrāk bija Liesmas tipogrāfija, Valmieras avīze. Tagad šeit ir ar katru gadu vairāk un vairāk ofisi izīrējās, un darbnīcas un fotostudija. Jā, šeit ir vairāk uzņēmumu iekšā, un arī blakus mums ir uzņēmums, kas arī tirgo linu izstrādājumus, dažādas, kad gultas un drēbes un eksportē uz Ameriku. Ja, tagad jau ar internetu viegli, vai ne? Tagad ar internetu viegli. Kā ir no dzīves biedriem kļūt par kolēģiem un kā izturēt divu ego sadursmes mazā uzņēmumā? Ego dienas beigās mums nepabaros. Mums jāpieņem ir pareizais lēmums, lai mēs tagad turpinātu augt un attīstīties. Bet liela lieta, ko mēs arī no sākuma par to varbūt bišķi raizījāmies, bet kas atrisinājās pat ar sevi, ka tie darbi paliek tik daudz, tev jau nav laika pētīt, ko tas otrs tur dara, nedara tā, kā tev likās, ka vajag. Tu knapi tiec ar savām lietām galā un padomu laulībai, kad vienmēr vajag kaut kādu projektiņu, koprojektus, kaut ko. Jo, skaidrs, ka tur sākot karjeras, un mēs katrs ar savu darbu tikām galā, un tad dalījāmies mājās ar tām domām par to, kāds noteikās. Tad bērni piedzimst un tie. Tad bērni mums ir, un tad nākamā lieta, ko mēs tagad darīsim? Tagad mums ir uzņēmums. Tad jāstāsta, kas tālāk. Mēs nekad neesam slēpuši, ka mums bija saruna vai trešo bērnu vai uzņēmumu. Man ir teikuši to, ka ar draugiem nevar taisīt biznesu. Es saku, ar draugiem tieši vajag taisīt biznesu, jo tu ļoti ātri sapratīsi, vai viņi ir tev draugi. Jā. Man liekas, ar attiecībām ir tieši tāpat. Jau 2 gadus abi ir pametuši savas ārtās darba vietas un strādā pilnas slodzes darbu tikai savā uzņēmumā. Šobrīd uzņēmums lepojas arī ar vienu algotu darbinieku. Un tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, kad ir uzticams cilvēks, un patiesībā arī zinot to, ka mēs negribam tagad ielikt kaut kādās robežās, mēs arī esam ļoti pretim nākoši, manuprāt, darba devēji, ja ir kaut kur jāaizbrauc, jābūt ātrāk, vēlāk. Cilvēks pieraksta stundas, mēs absolūti uzticamies. Liekas, tas ir tas, kā tikai ar uzticību arī var veidoties foršs iekšējais kolektīvs. Artūrs ar Liānu domā ne tikai par savu biznesa izaugsmu, bet arī par ekoloģisko pēdu, ko uzņēmums aiz sevis atstās dabā. Pirmajos ekoloģiskajos papīra iepakojuma maisos augsta izžuve, tāpēc gada garumā tika izstrādāta jauna tehnoloģija, lai iepakojumam nebūtu plasmasas vai folijas pārklājumu. Turklāt maisus var arī mazgāt, lai pēc tam tur ievietot, ko nu vajag - sēgas, rotaļlietas vai pat kaķus. Kā šī zeme atšķiras no citas zemes? Tā atšķiras ar to, ka tā ir super augstas kvalitātes. Un kāpēc vispār liekas, kāpēc ir taču tik daudz veikalos pieejama augsne? Kāpēc mums bija sajūta, ka mums vajadzētu uztaisīt vēl vienu augsnes paku un ielikt veikalā? Un tā radās tieši no Artūra pieredzes strādājot šajos kūdras uzņēmumos un zinot, kādu kvalitāti pieprasa profesionāli audzētāji. Tātad tie, kur ir tur Nīderlandē, citās valstīs, kas izaudzē šos eksotiskos telpaugus, kurus mēs gribam ielikt Latvijā, kur mums ir 9 mēneši ziema, ja pārspīlējot, protams, kur ir tumši apstākļi, un mēs gribam, lai viņi tā vienkārši tagad izdzīvo mūsu iekštelpās. Es varu teikt cilvēkiem, mans tulps aug Nīderlandes kvalitātes zemē. Jā. Artūrs ar Liānu paši gan filmējās uzņēmumu reklāmas video, gan arī diennakts garumā uztur saziņu ar klientiem, un tādā veidā ir kļuvuši par Latvijas augsnes stila noteicējiem. Iespējams, viņi pirmie pasaulē panāca, ka cilvēks savos Instagram sāk ievietot bildes ar augsnes maisiem. Mēs nesen Ballītē satikām draugus, un viņai tur ir augam kaut kas nocies, un pirmais, ko es domāju, tā man vajadzētu ar jums sazināties, jo vajadzētu kaut kā augstu norganizēt. Kā saka, redz, tas laikam bija mūsu mērķis, būt prātā tajā brīdī, ka kāds vispār sāk domāt, ka man vajadzētu labāk aprūpēt savu augu. Neliela teorētiska atkāpe. Zīmola stāsta laikmets ir beidzies. Jā, Mēs tagad dzīvojam patērētāju ceļojuma laikmetā. Tātad nevis mums ir jāsaka, es esmu šis, bet tev ir jāsaka, klientam tu esi tas, un mans zīmols palīdz tev par tādu būt. Bet kā tad bija? Vai abiem vispār sākumā bija kāds biznesa plāns? Salīdzinājums, tur iet pa kuģi. Tu kuģim, tu tev vajag plānu, ka tu esi motoriem tajās viļņos, un tur kāds plāns.
Baigies augstu šodien. Ārprātīgi. Bet, zini, izejot no tiem māju plāns, tomēr tāda silta sajūta palika. Nu, ļoti. Es īstenībā, man liekas, tāds tiešām iedvesmas stāsts, vai ne? Maziņš, ģimenes uzņēmums. Viņi, man liekas, ir piemērs tam, ka nevienmēr tev vajag augt uz milzīgu multinacionālu korporāciju, vai ne? Un tā ir tā problēma bieži vien, ka cilvēki uzskata, ka mazs uzņēmums ir neizaudzis liels uzņēmums. Formai plāns gadījumā pilnīgi noteikti tā nav. Tepat Valmierā izmantojam izdevību satikt vienu no pamanāmākajiem vietējiem uzņēmējiem – Valmiera muižas saimnieku Aigaru Ruņģi. Savu darīšanu ar alus brūzi viņš uzsāka pirms 14 gadiem. Un krājot pieredzi, ir kļuvis par izcilu padomdevēju, kā vislabāk veidot attiecības pašam ar savu uzņēmumu. Kad šeit ir dzirnavs, tur, kur samaļ, iesaulgraudus. Un tad tālāk ir tas, ko sauc par alus darītavas sirdi, kur ir tie lielie vārāmie katli, kur satiekās samaltais iesals ar ūdeni. Un tad mēs uzkāpsim augšā, un tas ir tas, kur var iekrist katlā. Savu brūzi veidot Valmierā Aigars izlēma tādēļ, ka tā bija iespēja pēc 10 gadiem Rīgā beidzot atgriezties dzimtajā pilsētā. Pirms tam Aigars bija strādājis reklāmas un mārketinga jomā un zināja, ka pilnīgi jauna zīmola piesaista vietai, kas ir vēsturiski uzlādēta, var piešķirt produktam papildus vērtību. Tagad atskatoties var teikt, ka atdzīvināt Valmiera muižas vārdu bija pareizs lēmums, bet tik un tā pa šiem gadiem viņam ir gājis visvisādi. Katram uzņēmējam ir tās dienas, ir tās saulainās dienas un ir tās mākoņainās dienas, gluži kā zemniekam, kad tev nekad saule nespīd tad, kad tu vēlies, viņa spīd tad, kad viņa spīd, un arī vētra un lietas ir tad, kad viņš ir, un līdz ar to ir tie daži grūtie brīži. Un tāpēc pats esmu sev noformulējis tā kā stratēģiju vienmēr tajos brīžos, lai man labi lietas sanāktu. Viņi it kā ir skan bišķi varbūt tā poētiski, bet man pirmais tas, ka svarīgi ir atrast to savu sirds vietu, kad ir tā vieta, kas tev dod spēku tajā brīdī. Man dzīvojot Latvijā, tā ir Latvija. Ja? Tur, protams, var teikt, runāt par sprīdīti, var runāt par mūzikā un dzejā apdziedāto Latviju, bet tas ir tas kultūras slānis. Kad tu, teiksim, esi Latvijā dziļi ar savām kājām un tajos brīžos, ka tev ir kaut kā grūti, tad vienkārši kaut kā to spēku iegūst. Īpaši tā ir tava dzimtā puse Valmiera. Arī Valmiera muiža ļoti simboliski ietilpīga vieta, arī vēsturiski arī. Un tā kā tā viena ir šī sirds vieta, un tad tā otra ir atrast sirdslietu. Jo kāds ar smaidas arī reizēm saka, ka brūvēt alu ir, man liekas, daudz vienkāršāk nekā būt pa bokseri, ja? Jo tev katru dienu sit pa seju, un tev tas patīk. Bet savukārt, brūvēt alu tev nesit pa seju, bet toties tev patīk, un tu ej un to dari, un tas ir daudz vienkāršāk. Un tad tu atrod to savu sirdslietu, tad tev it kā tās krīzes ir tikai kā tādas vētra, kur ir jātiek pāri, jo un tad tev tas dod enerģiju, ka tu zini, tā ir tā lieta, ko tu gribi darīt. Vai tu darīt tāpēc, ka tev sanāk, vai arī brīžos, ka nesanāk. Tas ir līdzīgi kā futbolā. Ir spēles, ko tu uzvari, ir spēles, ko tu pazaudē, bet ja tu gribi spēlēt futbolu, tu turpini spēlēt un uzlabot savu spēli. Pastāv uzskats, ka lielākoties uzņēmēji neuzsāktu savu biznesu, ja pirms tam zinātu pilnīgi visus riskus, kas uzņēmumu sagaida. Un, lai uzsāktu savu lietu, nevienmēr ir jābūt jomas ekspertam. Tu zināji kaut ko par alu pirms tu sāki? Es domāju, ka tikpat cik lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji. Caur kuņģi? Ne caur kuņģi, caur degunu un mēli. Ja? Tā kā man patikās baudīt alu, sapratu, ka alus ir ļoti dažāds. Un tad vienā brīdī sapratu, ka pasaulē arī notiek tās pārmaiņas, ka cilvēki vēlas kaut ko pirkt mazāk, bet kvalitatīvāk. Un īpaši tas attiecās arī uz tiem, kas ir tie saucamie alkoholiskie dzērieni. Un otrs ir tas, ko mēs redzam, ka cilvēki arvien vairāk meklē kaut ko, ka vienmēr būs tas globalizācija. Un viss kļūst tāds vienādāks un lētāks. Tagad mēs ejam vairāk lokalizācijas. Bet, ka iet un skatīties, kas varētu būt lokāls. Un alus ir viena tāda lieta, kas var būt ļoti, ļoti lokāla. Un tad man likās, ka tas ir kaut kas tāds, ko es varētu izdarīt. Bija tu un bija alus, un jūs satikāties. Un mēs satikāmies, jā. Skaidrs. Un bija arī, laikam, arī tas pareizais brīdis kaut kāds, ja, tajā brīdī, tas bija tas brīdis. Ja es iespējams šādu biznesu gribētu uzsākt kaut kur tad, pirms 20 gadiem, nevis pirms 14 gadiem, varbūt tas brīdis vēl nebūtu pienācis. Viņš arī ļoti labi sakrit arī ar to brīdi, ka tas saucamais amatālus, jeb šo krāftālus
kļuva par lielo lietu pasaulē. Un vienlaicīgi mēs bijām vieni no pirmajiem, kur to sāka Latvijā. Un tad drīz vien interesanti, ko es atceros tajā brīdī, kas teica, ka alus konkurence ir tik liela, ir 15 alus darītājus Latvijā. Un tagad ir 65. Ja? Kur jūs dabūjāt naudu no jautājums? Labs jautājums. Ja, kur ņemt naudu? Jā, un manā gadījumā es biju sapelnījis naudu savā iepriekšējā biznesā, darbojoties mārketinga nozarē, reklāmas nozarē. Un tad to visu naudu, ko es arī tur biju sapelnījis, es arī ieguldīju. Un tad arī vēlāk pārdodot daļas tajā uzņēmumā, es vēl kaut kādu naudu iegūju un atkal visu ieguldīju šeit. Un vienlaicīgi tika piesaistīta Eiropas Savienības finansējums 2008. gadā. Tad īstenībā to visu naudu uzreiz arī pazaudējām, tad, kad bija tas celtniecības bums. Tā kā īstenībā to uzskatīto naudu arī nebija. Un tajā brīdī, kad bija jāpiesaista vēl jauni investori, tad man nācās samazināt savu līdzdalību uzņēmumā, lai piesaistītu papildus investors. Un tad es nonācu vienā tādā smukā seminārā, un tad man tas seminārs ar vienu skan, ka tajā brīdī, ja nauda pietrūkst vai nav, bet tad tas ieteikums mazajiem uzņēmējiem ir, ka dalīties ar peļņu, ar biznesa partneriem nav sliktākais, kas ir uzņēmumi var notikties. Es vienmēr saku to, ka tev labāk tev pieder 10% miljonu vērtā uzņēmumā nekā 100% 1000 vērtā uzņēmumā. Lai varētu sasniegt vairāk un uzņēmums attīstītos ātrāk, Aigars uzskata, ka uzņēmējiem jāmāk savstarpēji sadarboties, nevis kā suņiem sēdēt katram uz savas siena kaudzes. Sadarbība, man liekas, ir baigi lielā tēma, jo bieži vien liekas, ka man pašam naudas nav, resursa nav, bet īstenībā sadarbojoties, jo tā tēze, kas man pašam likās vērtīga, ka latviešiem parasti, vai mums ir kaut kur tāda mazā tā skaudība, vai kaut kur vai nenovīdība. Un, ja vienam ir ārpus, tad otram vajag meklēt zirgu, nevis pirkt vēl vienu lielāku zirgu. Un tamdēļ līdzīgi arī tās mazās saules darītājs arī ir baigi labais piemērs, kā var sadarboties. Jo ir varbūt daži dzirdējuši par konceptu tie saucamie gypsy brūsi, jeb šitie čigānu brūži. Ko tas nozīmē, ka tu sapņo par savu valsts darītavu, tev šobrīd nav naudas uzbūvēt savu valsts darītavu, bet tev ir savu skaistā recepte, tev ir skaidrs, kā tu viņu pārdos, un tev viņi sākotnēji brūvē citā valsts darītavā. Un īstenībā tie 60, bet tie 50 jaunie brūži, kur ir izveidojušies Latvijā pēdējos 10 gados, viņi tieši daudz sāk vai kā mājbrūvētāji, ka viņi mājās sāk brūvēt, tad bieži vien nākamajā solī viņi ir tie saucamie čigānu brūži, ka viņi iet pie kāda cita brūvē un sāk to tirgu tādā veidā iepazīt. Un tad viņi vienā brīdī saprot, man jau iet tik labi, man arī ir finansējums tam, un tad es uztaisu savu valsts darītavu. Bet bija baigai drosmei jābūt arī, kad aiziet no kāda tāda stabila darba un pateikt, viss man būs brūzes. Es nezinu, man liekas, kad skars, kad arī braukt ar sniegdēli no kalna ir mazliet jābūt drosmei, arī, ka tu brauc, tu var nokrist, vēl var muguru salauzt un viss kaut kas var notikties. Tā relatīvi, man liekas, ka biznesā iet, ka tas ir drošāk daudz, un tas nav nekas tāds baigi. Bīstams vienīgais, kas var būt, ka tu vari kaut kādu naudu pazaudēt. Tas ir vienīgais īstenībā, kas var notikties. Naudu var arī pazaudēt. Bet arī nauda tas ir jautājums, kā to dara. Jā. Kad varbūt draugi varbūt vislabākie padomdevēji, kad mēs meklējām to savu īsto garšu, tur kaut kāds 9 mēnešus. Tos visus eksperimentus mēs devām draugiem, visiem saviem radiem. Es nezinu, vai tas bija legāli, bet mēs visiem dalījām, un tas bija tad, kad man bija visvairāk draugi. Ja. Protams. Bet visiem bija viedoklis, ja, un īstenībā arī ar viņiem arī to garšu arī atradām, kas ir gaišā alus garša. Savs uzņēmums ir vislabākā skola, tajā var apgūt visdažādākās mācības. Aigars piekrīt tēzei, ka pirmie 5 gadi jauniem uzņēmumiem peļņu parasti nenes, jo visu nopelnīto nākas gudri ieguldīt attīstībā. Pirmie 5 gadi bija tā, kad es algu nesaņēmu. Ja? Un es 5 gadus arī atvaļinājumā neaizgāju. Es samaksāju nodokļus, samaksāju darbiniekiem algu, man pašam nekas pāri nepalika. Bet tas, ko es zināju, ka būs. Ja? Viss jau beigās šajos arī sakrājas. Tās ir tās alus muciņas, un kad viņas vienreiz nopērst, tad viņas tev mūžu kalpos. Tas nozīmē, ka tu tikai sākumā tev ļoti daudz ir jāiegulda, lai tev būtu tā brūvēšanas visi tie labākie rīki, lai tu to garšu arī pēc tam arī var uztaisīt. Un šī vieta arī māca arī pacietību, jo reizēm arī, kad tev ir jāņi, piemēram, tev gribās pārdot vairāk, tev ir vairāk jāizbrūvē. Tas nozīmē, ka tev vajadzētu pātrināt, bet tu nedrīkst, ja, jo tas uzreiz ir uz kvalitātes rēķina. Tas ir kaut kādā brīdī ir kaut kāda gatava garša, un tu saproti, ka tajā brīdī tu nedrīkst nodot to savu kvalitātes principus tikai tādēļ, lai ātri kaut ko atrisināt. Pēc arī bieži vien ir tā, ka krīzē gribās kaut kāds tāds kvalitātes kompromiss pieņemt, jo taču krīze jātāk taisīt vairāk un lētāk saliņš, bet man liekas, baigi svarīgi ir tam cauri krīzēm nekad tos savus
principus, kvalitātes principus un vērtības nenodot. Un tāpēc man pašam ir tāds testiņš, ko es saku, tāds sarkšanas testiņš. Ja? Tā kā, ja tu kaut ko dari un tu sarksti, nedari. Par šo es esmu ļoti labi dzirdējis. Tātad tev ir jātaisa 3 personu tests katrai savai rīcībai. Tātad tava rīcība, viņai ir jābūt tādai, lai tu to varētu izskaidrot savai mammai, lai tu to varētu izskaidrot džekiem bārā un lai tu to varētu izskaidrot televīzijas žurnālistam. Ja tu visiem 3 šo var izskaidrot, tad tu šo darbību drīkst. Un vēl savai komandai. Nu jā. Un pašam arī pamosties un nenosarkt. Ja? Ļoti svarīgi ir regulāri saņemt atgriezenisko saiti no patērētāja. Tāpēc nereti arī pats saimnieks dodas uz tirdziņiem, runā ar pircējiem un testē savas jaunās idejas. Svarīgi arī to ideju arī tādā pozitīvā veidā arī apbružāt un tomēr ir uzklausīt, ko saka arī cilvēks. Nenozīmē, ka viņiem vienmēr būs pareizā atbilde, bet varbūt viņiem ir pareizais jautājums, uz ko pašiem ir jāmeklē atbildi. Tāpēc esmu par to, ka vispār savas idejas vajag visiem stāstīt. Pie mums jau tas ir diezgan novērojams, ka gribās uz idejas pasēdēt drusku. Es viņus pasēdēšu nedaudz, tad es apskatīšos, un tad es padomāšu, un tad kāds cits to ir izdarījis, un tev liekas ārprāt, kā viņš varēšu tā nozagt manu ideju. Domāju, es teiktu, ka man ir brīnišķīga ideja uztaisīt ūdens zīmolu, minerālu ūdeni iepildīt bunžā un nosaukt par melno nāvi. Un es teiktu, tur noteikti ir savs tirgus, viņš ir niša, viņi varētu izpildīt ļoti specifiskos kanālos, goti, dažādas subkultūras. Es pat īstenībā, tagad, kad es sevi tā ierunāju iekšā šajā, man pat liekas, tur galīgi nav slikti ideja. Tā kā tu esi savā vietā, īstenībā tā ir Black Death, ir visstraujāk augošais ūdens zīmols pasaulē šobrīd. Un viņi jau ir piesaistījuši kaut kāds 500 miljonu investīcijas. Ja? Aigars Ruņģis uzskata, ka viens no prieka avotiem biznesā ir dažādi eksperimenti, kas palīdz uzturēt asumu attiecībās ar savu uzņēmumu un sastapties ar negaidītiem rezultātiem. Pēc tu vienkārši turpini eksperimentēt, turpini radīt, zinot jau droši, ka 80% vai 90% būs neveiksmīgi, bet tu jau nezini, kuri. Tu nezini, kurš būs hīts. Un tāpēc tas vienkārši visu laiku ir jāturpina darīt. Tāpēc tā enerģija ir vajadzīga, lai tu nenokalstu tās jaunās lapiņas. Tam ozolam ir jāizdzen, jo noteikti kāds nokaltīs pa ceļam kaut kur. Un tad ir tādā veidā tu organiski audz un attīsties. Kā es komandai saku, mums ir jādomā kā mazam restorānam, kad cilvēki tur nāk, tāpēc, ka tur ir izcils servis, izcils ēdiens. Viņi nenāk tāpēc, ka tur ir vislētāk, viņi nenāk tāpēc, ka tur ir visātrāk. Valmiermuiža ir labs piemērs tam, ko saprotam ar vārdu kapitāls. Uzņēmuma vērtību nosaka ne tikai ražošanas iekārtas un saražotais produkts, bet arī paša zīmola atpazīstamība un vērtība. Veidojot savu uzņēmumu, to attīstot un ieguldot tajā enerģiju, pieaug arī šī uzņēmuma kapitāls. Tomēr, ja tā izsauta, tad viņi var kā tādu koku iestādīt, kā tādu ābeli un kopt un audzēt, un vienu dienu tu visu laiku zini, ka viņi kļūst ar katru dienu tikai skaistāk un kuplāk un lielāk un savējāk.